Ikgadējais radošais konkurss Radi, Rādi, Raidi notiek jau ne pirmo gadu, un tradicionāli tajā piedalās visu Latvijas profesionālo skolu kolektīvi. Konkursa mērķis saglabāt un veicināt interešu izglītību koledžās un tehnikumos. Tiesības pārstāvēt savu skolu reģionālajā konkursā tika uzticēts tikai labākajiem no labākajiem. Spēcīgākās komandas tika noteiktas skolas pasākumu gaitā. Šogad par konkursa Radi, Rādi, Raidi Latgales posma galvaspilsētu kļuva Daugavpils, un 10. maijā vienības laukumā pulcējās vairāk nekā 300 dalībnieku no 10 profesionālajām skolām no mūsu reģiona. Mums visiem ir iespēja profesionāli sevi prezentēt, gan dziedāt, gan dejot, gan arī radoši izpausties, rādīt dažādas radošās darbnīcas. Šis pasākums Radi, Rādi, Raidi notiek katru gadu. Šogad Daugavpils būvniecības tehnikums ir atbildīgā iestāde, kura organizē šo pasākumu. Pasākums notiek sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, un, protams, ar milzīgo atbalstu no Daugavpils pilsētas domes. Konkurss sākās ar radošo darbnīcu atklāšanu, kurā skolēni stāstīja par savu nākotnes profesiju. Daži pat demonstrēja studijas laikā saņemtās prasmes. Piemēram, mediķi katram, kurš vēlējās, izmērīja asinsspiedienu un parādīja, kā pareizi veikt mākslīgo elpināšanu. Bet šī demonstrēšana vairāk piesaistīja meitenes, bet jaunieši tobrīd atradās pie Daugavpils būvniecības tehnikuma un mācību iestādēji, ar ko bija pārsteigti. Pie tām ne tikai auditoriju, bet arī žūrijas locekļus. Šogad mums tas lielākais, ka paši jaunieši piedalījās konkursā, un mēs ieguvām šo kartingu, kurā ir vairāk šī tehniskā interese, kura varētu būt. Es domāju, ka to jūs paprasīsiet arī jauniešiem, kur viņi pateiks, kas viņus visvairāk interesē. Domāju, ka šogad mums arī ansamblī jaunumi ir. Es gribu vēlreiz visiem teikt, ka profesionālā izglītība tā ir vidusskola, tā ir profesija un tā ir interese, lai cilvēks varētu sevi realizēt gan sportā, gan arī pašdarbībā. Pasākumu apmeklē arī projekta vadītāja interešu izglītības tālāk izglītības departamenta vecākā referente Kristīne Bulka. Jāsaka, ka šitas ir 3. novads jau, kur mēs esam. Pirmais bija Kurzeme, 2. bija mums Vidzeme un tagad ir 3. Latgale. Un jāsaka, ka šitien ir ļoti labi, kad ir tas saulainais, skaistais laiks, kad ir radošās darbnīcas, kad ir nākusi pretī Daugavpils pilsētas dome, atvēlējusi mums laukumu, lai mēs varētu priecāties un rādīt visus savus mākslu un meistarstiķus. Laiks ļoti daudz ko izsaka. Un arī mūsu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi ir vienkārši burvīgi. Konkursa programma turpinājās uz galvenās skatuves. Radošās grupas demonstrēja striktajai žūrijai savas zināšanas un dejošanas un dziedāšanas prasmes. Saskaņā ar slavenā latviešu dirigenta un komponista Andris Sejansa teikto, kurš arī novērtēja arotskolu radošo kolektīvu darbu, mūsu skolas viņu patīkami pārsteidza. Jaunieši var no profesionālajām izglītības iestādēm sapulcēties un vienkārši paskatīties, redzēt reāli kopā, patusēties, redzēt, ko vieni dara vienā pilsētā, citi otrā pilsētā. Tā varbūt nav gluži sacensība, bet tas ir forši, ka viņš šodien var nesacensties tādās disciplīnās kā alkohola lietošana, vai kurš vairāk cigaretes izsmēķēs vienā reizē, vai kurš vairāk kaut kāds pods nogāzīs. Bet viņi rāda, ko viņi dara vēl ārpus savām tādām reālajām, tādām obligātajām mācību lietām, ka viņi nodarbojas ar ļoti radošām un attīstošām lietām. Konkursa noslēgumā vienības namā notika dalībnieku apbalvošanas ceremonija. Diplomus un dāvanas saņēma pārstāvji no visām 10 Latgales profesionālajām skolām.